2012. gadā ierobežotā tirāžā izdeva Armanda Pučas grāmatu Balderis 19. Tirāžas lielums sakrita ar gadu, kad Balderi atzina par pasaules čempionātu labāku uzbrucēju. Cik grāmatas izdeva? Domā. Jums, kungi, ir papildu iespēja. Šis ir smags jautājums. Jūs varat ņemt 3 papildu. Jūs ar tiesnešu palīdzību izmantot būs atbilžu varianti. Varat zvanīt kādam. Varat pārfutbolēt pretiniekam. 3 varianti, papildu iespējas ar 3 variantiem. Jā. Bet kā varianti? Tev kaut kāds gadus iedos precīzi zinās? Loģiski, ja man iedos 1800. gadu. Bet iedos mums sarkano kartīti pretiniekiem. Jā, viņi var zaudēt savus tikko iegūtos 50 punktus. Vēl pa 0 būs. Jauns spēle. Vai mīnus 100. Paprovēsim iedot pretiniekam. Es jau biju... Jūs dodat sarkano kartīti. Kolēģis. Jā, PPP pārfutbolē šo jautājumu Jeržābekam 2. Tā, Cik grāmatas izdevuma, kas sakrīt ar gadu, kurā Balderis... atceros, toreiz viņa tas slavenais izgājiens bija, tas bija, man liekas, no tā čempionāta starp 2 čehiem, kur viņš izgāja cauri. Tas 1976. gads, man liekas, ir. Jums vēl ir laiks. Izgājis ar 2 čehiem, pasies, kā viņš atcerās. Ar 2 Jeržābekiem viņš tik cauri. 30 sekundes vēl jums palīdz. Jā. Jūs varat Man domāt? kaut kā baigi tas Kaut kāds versijas ir. Labi, es liekam augšējo, ko zinu. 20 sekundes. Liekam 7. 78? Tas ir wild guess. Nē, tad 78 liekam. 76 nebūs. Nebūs? Nebūs. 10 sekundes. Riskējām. Jā. 76. Jā. 1976. gadā. 1970. Un tātad, cik grāmatas izdeva? Tātad, ja grāmatu skaits sakrīt ar gadu, kad Balderi atzina par pasaules čempionātu labāku uzbrucēju, tad tirāžas lielums bija 1976 grāmatas. Nē, 1977. Tā bija viena vairāk. Šajā gadījumā, lūk, taktisks gājiens no PPP, jā, un esam pa 0. Visu raidījumu skaties Latvijas Telekom televīzijā 360 TV un aplikācijā Shortcut.